Ja tu lieto vitamīnu C, vitamīnu E, kas ir tādi tipiski labi piemēri antioksidantiem, ir daudz citu dažādu antioksidanti, astaksantīns, CBD ir antioksidants, jā. Protams, antioksidanti mums ir dabā, dzērvenes, sīpolu, ķiploki, brūklenes, upenes, aronijas un tā tālāk un tā tālāk. Nelieto šīs lietas kā uzturu bagātinātājs vai neēd ļoti daudz ogas, kā melnes, kazenes. Man tepat ir uz galda, iedomājieties, bet nerādīšu jums. Nelieto antioksidantus tieši pirms sporta, tieši pēc sporta, tieši pirms saunas, tieši pēc saunas. Tavs oksidatīvais stress, kas rodās treniņā vai saunā, ir tā kā signāls, cik mums daudz ir bojājumu šūnās un kā un cik daudz tos salabot. Ja tu iemauc, teiksim, ja tu atnāc no kačalkas mājās un izdomā apēst, nezinu, kārtīgi sauju ar dzērveniem, tas iespējams tā kā noslāpē šo te signālu, un tavs ķermenis nesaprot, cik daudz un kā un cik un kāpēc tev tie muskuļi ir jālabo un vai vispār ir jālabo, ja? Antioksidantus vislabāk ir lietot atpūtas dienā un kaut kādas 4-6 stundas pirms un pēc treniņa vai saunas. 472.